Labdien, dāmas un kungi! Prieks jūs visus šeit šodien redzēt, un mūs vieno viens liels kopīgs notikums. Tas ir stāsts par vērtībām, par to, kas mums katram ir svarīgi. Un kas tad ir tas, kas padara izcilnieku par izcilnieku? Tā ir būtiskā pamanīšana. Un te nav jautājums, kas mums katram ir būtisks un kas tik ļoti, tas mums katram ir sirdī. Bet šodienas stāsts būs par to, lai mēs saprastu, kā viens cilvēks, Valters Reiznieks, ir kļuvis par izcilnieku. Zemē šai sirds manas ilgas velti, zemē šai, kas manā dzimtenē. Šodien es gribētu teikt, ka rudens savā koku galotnes krāso par prieku un par godu jums. Es gribu pateikt tiešām Latvijas Nacionālā kultūras centra vārdā paldies, ka jūs esat, ka jūs dalāties ar savām zināšanām un prasmēm. No sirds jūs sveicu, un tad, lai viss šis skaistais notikums paliek mums labā atmiņā saistībā ar Valteru Reiznieku. Tur, kur mani maldu sapni savu dzimtenē. Sveiki! Man bija tas gods piedalīties komisijā, kas izvērtēja, kuram tad no pretendentiem piešķirt to balvu. Uzreiz saku, ka tas galīgi nebija viegli, jo balva ir tikai viena, bet pretendenta bija jau 14, tā kā pieklājīgs skaits. Bija dažādi tie argumenti, dažādas tās idejas, bet mēs vienojāmies uz to, ka visvērtīgāk būtu skatīties, ko šis cilvēks ir devis sabiedrībai. Pasaulē kaut aicinoši plaša, domas kādreiz tālē projām brauc. Tomēr dzimtā zemes siltā dvaša, mīļākā. Esam no Limbažiem, mazu pilsētiņu, un tur vienam ar otru sanāk darīšana visādos veidos, un Valteru nevar nepamanīt. Viņš ir tiešām ļoti atsaucīgs cilvēks, un tā komunikācija vienmēr ir vienkārši un sirsnīgi, un nav gari jārunā. Un man likās, ka tiešām tas ir tik brīnišķīgi, ka šo cilvēku var izvirzīt balvai, un mēs vēl varam paspēt uzrakstīt. Bērna dienām teikt dzimteni. Man viņš ir uztaisījis 2 cīteres stabili jaunas. Tās bija pirmās jaunās, ko viņš taisīja. Perfekti. Ja viņam ko lūdz, es viņu varu piezvanīt vakarā. No rīta mēs tā esam sarunājuši. Vajag, cikos tev vajag atpakaļ. Viss notiek. Paldies, Valter, tev par visu to, ko tu dari. Paldies par mazdēlu. Jāsaka, tas ir absolūti pelnīti, ka Valters ir pirmais, kas saņem šo balvu, un man prieks, ka varbūt arī nākotnes šīs balvas saņēmējiem tā latiņa ir uzstādīta pietiekami augsti līdz ar to, un paldies!